Sveiciens entuziastiem, man sauc Otārs Zariņš, Latvijas televīzijas un arī Latvijas radio sporta žurnālists. Mēģināja saspēlēties, Mēģinājis Vārvīns! Tā ir nirvāna! Bet, godīgi sakot, mans mīļākais hobijs ir hokeja bloks, saturs par hokeju, un hokejs tomēr ir mans sirdslieta. Arī esmu tāds puslodes dīķinieks, entuziastos vēl nespēlēju, bet ceru, ka kādu dienu spēlēšu. Un es ļoti gribu apskatīties jūsu highlights. Ķeramies klāt! Ķeramies klāt momentiem. Ogres halē spēle un skaisti apgūdīta aizsardzība. Bet, gols ir izrādās beigu galā, bet noteikti jāuzteic. Tomēr ir arī Ogres spēlētājs, Ogres Grācijas. Graciozi viņus apspēlēja, bet noteikti no šādiem momentiem jau arī var mācīties, lai turpmākajās sezonās varētu pašas izveidot tādus skaistus brīžus. Vairāk aizsardzībā noteikti ir jāapstrādā, bet, kā saka, uz priekšdienām. Redzam, Armands Asniņš, tāda diezgan riskanta piespēle, bet izgāja cauri. Overtime gols ir ieskaitīts 2-pret 1 vārdsargu. Vārdsargs noteikti nebija diezko apmierināts treneris. Ja tā piespēle būtu pārtverta, arī varētu diezgan neapmierināts būt, bet izgāja diezgan skaisti. Līdeciņā pretspēlētājs lēca, bet tur jau viss, kā saka, textbook goal, viss nokārtoja līdz beigām un arī uzvaru. Šis bija tiešām skaists vārdu guvums, laba sadarbība abiem. Viens pēc vārdsarga iziet, ko vārdsarga parādīs. Viens sejus, otrs sejus arī, wow! Emīls Lielpēteris tiešām vārtos rāda brīnumus, lielus sejus rāda. Uz atlācošo rīpu arī jāuzteic ir spēlētājs sarkanajā formas stārpā. Tīka pie rīpas, bet, redzam, kā kaķis vārtos Lielpēteris darbojās. Tās coast to coast like butter toast. 7. divīzijas spēlētājs Niklaus Romanovskis viens pats izgāja cauri. Es teiktu, ka šie ir skaistākie vārtu gūmi, ka trāpa pa vārtu pārlikni un kā nagliņi iedzena rīpu pretinieku vārtos. Un arī noteikti skaists vārtu gūms tieši īsi pirms trešdaļas noslēguma. Izgājiens viens pret vairākiem spēlētājiem, 1, 2, 3 arī apspēlē un vēl vārtus gūst Patriks Švinka. Un šeit noteikti jāuzteic ne tikai ir pats spēlētājs, bet arī komentētājs. Tādām emocijām pacēla gaisā visu komandu, noteikti arī visus skatītājus, bet meistarība šeit noteikti ir augstākajā līmenī. 2 spēlētāji pretkustībā apspēlēt un vēl skaisti ar visnērto pusi raida ripu vārtos. Protams, vēl jāpārbauda ir laukuma apmales mīkstums. Ko tikko izdarīja Patriks Švinka, dāmas un kungi? Vairākums 5. divīzijas spēlētājiem. Nav vārti. Wow! Ok, šis tiešām pārsteidzoši. Daniels Ejermanis. Izglāba mazākumā komandu, noteikti jāuzsita pa kājsargiem saviem komandas biedriem, jāpasakās. Domājams, ka pats vārdsargs arī diezgan pārsteigts par šo, bet pārliecības līmenis gan augsts. Piespēle gan izdeja kā futbolā, un viens pats izgājiens un starp kājām un gols. Ok, šo noteikti var paņemt arī savā arsenālā. Artis Belovs skaisti gūst vārdus. Redzam, ar pārliecību šiem spēlētājiem tiešām viss ir augstākajā līmenī. Tuvajā stūrī, vārdsargs arī noteikti nebija gatavs. Varbūt domāju, ka uz tālo stūri ies, bet skaisti apspēlē. Tepat Mārupē vēl viens moments un vēl viena tālā piespēle. 3. divīzija un Jānis Meijers arī šajā epizodē ir nekļūdīgs. Šajos brīžos noteikti jāuzteic ir aizsardzības spēlētāji. Skaista tāla piespēle starp 2 pretspēlētājiem un arī pa tālajā vārdu stūrī. Vārdsargs arī vismaz šajā epizodē nebija glābējis. Glābjam situāciju, bet tomēr neizglābjam. Arturs Šakurovs
viens pret vārtsargu un skaists metiens tālajā vārtu devītniekā. Devītniekā tomēr šie vārtu gumi ir tie saldākie. Redzam, Artūram arī ar diezgan no usiņām izpildīja metienu, nekļūdīgi. Vārtsargs arī vismaz šeit nespēja notvērt rīpu. Spēcīgs metiens gan arī bija, tur noteikti jāuzteic. Pirmā divīzija, elites divīzija, kā saka, lielie vīri laukumā, ko šajā epizodē izveidos diezgan liela burzuma un Michigan gols. Te var redzēt, ka meistarība ir slīpēta, šo vienkārši tāpat noteikti nevar izdarīt. Treniņos Roberts Binde, iespējams gan daudz strādājis pie šīs epizodes momenta, lai varētu realizēt to un zvaigžņu stunda, protams, arī viņam kā vārtu guvējam. Ar Lakrosa kustību pārspēj Kazādo pārpa to plecu.